Labs vakars! Tagad apskatīsimies, kā laika telpas tabulās izskatās viss, ko mēs mācāmies par taro. Laika telpas tabulās taro zīmoģi izkārtojās dienās, nedēļās, un šeit mēs redzam visu materializācijas ciklu. Materializācijas cikls tekošais sākās 18. martā. Šeit ir pirmais taro cikls no maga līdz pasaulē, kuru pārvalda enerģija Čikčen. Nākamo taro ciklu, tagad mēs viņā atrodamies, pārvalda enerģija Kimī, jo mags un pasaule atrodas šajā enerģijā. Nākamo viss pēc kārtas pārvaldīs enerģija Maņika no 28. aprīļa līdz 19. maijam. Un tālāk sāksies 20. maijā jauns materializācijas cikls. Un tātad šeit mēs ļoti labi redzam, ka katram cilvēkam laika vilnī ir divas diagonāles. Katrs cilvēks piedzimst kādā laika vilnī, arī tie, kas, piemēram, piedzimuši tekošajā laika vilnī. Un viņiem tagad ir tā karmiskā dzimšanas diena. Viņi varētu izsecināt no tā, ka aiziesim tagad kaut kur uz vilni, kur arī ir ecnaba enerģija, tikai citā laikā, piemēram, 10. gadā. Nav svarīgi kāds cilvēks. 10. gadā mēs randomā paņēmām. Un skatieties. Viss visums būvēts no 10 enerģijām, kas izkārtojoties diagonālēs veido 20, jo kokam ir 2 gali. Izkārtoties diagonālēs veidojas 20. Un tātad no šīm 10 enerģijām mēs esam objektīvi, redzam pasauli, redzam koka 2 galus tikai 3. 7 mēs esam subjektīvi. Lūk, vidējās enerģijas, vidējās notis mūsu diapazonā. Šeit mēs esam subjektīvi, jo otru galu mēs neredzam. Bet pirmajai otrs gals ir 11, jo ecnaba pretējā zīme ir lamat. Otrajai pretējais gals ir 12. nots, jo kavak pretējā zīme ir muluk. Un trešajai notī pretējā ir 13, jo ahau pretējā zīme ir ok. Un kā tad ir uzbūvēta šī mūsu apziņas struktūra tagad pa zīmēm, ja mēs tā skatāmies? Kā tad viņa ir veidota? Kāds saka, kad mēs kāpjam pa evolūcijas pakāpieniem, ja mēs kāpjam 4., 5., 6., mēs no sākuma uzkāpjam līdz cilvēka virsotnē, pēc tam mums ir jāsasniedz. Vīriešiem vieglāk sasniedz 8. atslēgu pašpietiekamību, esi vīrieša virsotnē. Sievietēm jāpakāpja augstāk līdz 9. notī, lai būtu sievietes virsotnē. Ja gribi būt varā, ja gribi būt egregoru, spēlē ieskaitīts, līdz 10. notī jāuzkāp, kur ir spēks tāds. Spēks, ko dod egregori. Tagad skatāmies, kā. Katrā vilnī, lai kāds viņš nebūtu, pirmā enerģija vilnī saucās benefaktors. Tāpēc, ka šeit cilvēks atrodas kā mājiņās, tā viņš uztver pats sevi. Bet pat cilvēkam atrodoties mājiņās, pat bez nekādas evolūcijas, 11. ir varoņdarbs. Ja deg māja, kurā ir, ja ne bērni un sieva, tad kaķītis, kurš var sadegt, tad cilvēks var kļūt par varoni, jo viņš skries to kaķīti glābt, skries ugunī. Tātad uz varoņdarbu cilvēks var pat izlēkt no gultas, no migas, un jebkurš ar liftu var aiziet uz 11. atslēgu un veikt varoņdarbu. Otrā atslēga, tās ir mūsu jūtas.
tā ir mūsu emocionālā daba, mūsu emocionālās svārstības. Un 12. atslēga, tas ir realizācijas sasniegums. Redziet, kādam ar savām emocijām uzturēt, palīdzēt otram, tas arī ir viņa dzīves sasniegums. Ir daudzi cilvēki, kuri šo te dzīvi dzīvo vienkārši, uzticīgi, dodot savas emocijas, savu enerģiju kādam, kurš veic lielus darbus. Tas arī ir viņu dzīves piepildījums, tāpēc ar liftu ir saistīta 2. un 12. atslēga. Praktiski es esmu ievērojis, ka 2. un 12. atslēgas cilvēki, ja viņi satiekas, vīrietis ar sievieti, tad viņiem ir ļoti stabila šī laulība, jo 2. un 12. atslēga, viņi ir ne tikai viena diagonāla, bet atrodas arī vienā attālumā no centra. Mēs par attālumu no centra runājām. Kā šis attālums no centra, piemēram, izpaustos laika vilnī? Ļoti vienkārši laika vilnī tas izpaustos. Tad šeit ir centrs, cilvēka virsotne. Tā ir tā locītava, uz kuras mums galva stāv, kakla locītava. Uz tās mums stāv galva. Šeit ir centrs. Tātad vienā pusē centram ir pašpietiekamība, otrā pusē ir sadarbība, pretestības pārvarēšana. Tad vai nu cilvēks, kā saka, lai sevi, kā saka, realizētu, viņš ir vai nu attiecībās, viņš ir 6. atslēgā, vai nu pretējā pusē 8. atslēgā, kas praktiski 8. atslēgā atrodas visi mūķi, visi, kas ir veltījuši sevi kalpošanai, tādai pašpietiekamībai, kuri neprecās, kuri meditē, atrodas savā realitātē. Klosteros valda 8. atslēga. Tātad 5., 9. 5. ir ego, tā ir ego individualitāte. Tas ir egois varu. Tas ir mākslinieks, kas rāda krutāk par citiem, kas var. Sportists, kas ieņem 1. vietu. 9. tā ir jau enerģija. Tas ir tas talants vai tā ģenialitāte, kas ir vienkārši Dieva uztveršana, dievišķo vibrāciju nolasīšana. 9. atslēgā jau Dievs caur cilvēku rāda, nevis cilvēks pats caur savu ego. Skatieties, 4. atslēga ir materiālā stabilitāte materiālajā pasaulē. 10. ir vara. Un apskatieties, daudzi cilvēki varu izmanto, lai materiāli bagātinātu sevi. Lai paņemtu pēc iespējas vairāk, lielāku māju, uzceltu krutāku mašīnu, vienkārši izmanto varu savai materiālajai bagātībai. Un daudzi cilvēki, kuri pie varas netiek, viņi savu varu īsteno pelnot materiālo bagātību. 3. 11. Šeit vienkārši darbs un varoņdarbs. Ir darbs, kas ir pienākums, un ir darbs, kas ir varoņdarbs. Viens no tiem ir jādara. Par 2. 12. es tikko teicu, no 1. 13. pirmā ir mājiņas, kur mēs atrodamies, kā gliemezim gliemežvāks. Un 13. ir motivators, salātlapa, pēc kuras tas gliemezis tiecās, ko viņš tiecās sasniegt. Un Džimijs gāja uz varavīksni. Tā ir tā 13. atslēga. Bet tagad mēs mazliet novirzījāmies no tēmas, un tagad apskatīsimies. 13. ir motivators un atrodas vienā diagonālē ar 3. Arī lifts 3. sauc par darbu vēl, jo pirmām kārtām šeit pie 2. cilvēkam emocijas svērtenis sāk kustēties tā žu. 3. atslēga viņš emocijām tiek galā līdzsvaru emocijas. Tātad primārais darbs mums ir darbs ar pašu emocijām. Bet arī darbs, ko mēs darām sociālajā nosacītībā, prasa emociju līdzsvarošanu. Un tāpēc 3. atslēga ir darbs. Un šeit ir lifts. Darbs nevar pastāvēt bez motivācijas. Un ja mums ir motivācija, ja mēs kaut ko gribam sasniegt, saprotiet, mēs gribam līdz tai 13. atslēgai aiziet līdz tām iespējām, kas mums ir. Mēs nevaram nestrādāt, mums ir jāstrādā obligāti. Un tagad redziet, kā tas ir,
ir saistīts ar zīmoķiem. Pie visām šīm atslēgām pārnesumu noņemsim tagad, lai mums nemaisam. Izdarīsim šādi. Es, protams, es atstāšu šīs rūtiņas kalendārā, jo viņām arī ir nozīme, bet tagad, lai jums būtu uzskatāmāk, lai tuvāk tas stāvētu viss. Tātad, šīs ir krāsas, kas iekrāso zīmogus. Lūk, šie te zīmoķi, kas šeit atrodas. Viņi ir tas, ko mēs dzīvē reāli redzam un reāli sajūtam. Tieši zīmoķi. Vēl uzskatāmāk izdarīsim. Tieši zīmogus mēs reālāk sajūtam, reālāk jūtam. Šeit ir zīmogs, tas ir tas, kas ir primāri, a krāsa ir tas, kas, teiksim tā, viņu iekrāso. Tātad, ja darbojas krāsa, ja darbojas enerģija, ja darbojas navāls, tad mēs redzam savā dzīvē taro kārtas likteņa zīmoga darbību. Šīs te taro kārtas nospiedumu savas dzīves realitātē mēs redzam. Primāri jau būtu tā, ka primāri mēs skatāmies savā mājiņā, cilvēks ir radītājs. Emocijas viņam ieslēdz vēlme izzināt, kā saka, pasauli. Vēlme saprast, kas aiz aizskara, noslēpums, saprotiet, ziņkārība. Darbs, kas viņu motivē un disciplinē. Sieviete, empres. Materiālā stabilitāte, kā viņš iegūst. Uztaisot sevi imperatoru, izveidojot sevi spēku, stabilitāti, uztaisot savu uzņēmumu, imperators ir par to arī. Kā viņš ir krūtāks par citiem imperatoriem? Tādā veidā, ka viņš ir atradis skolotāju, no kura mācīties, viņš iegūt šo piecinieku, savu ego pārākumu caur kaut kādām slepenām zināšanām, pieņemsim. 6. atslēgā viņam ir lovers izvēle. Tad viņam ir jāizvēlas, ar ko precēties starp 2 sievietēm. Galva, prāts viņam. Prāts viņam vienmēr domā, kā uzvarēt, kā būt pirmajam, kā būt atpazīstējam, tendēts prāts. Kad viņš ir viens pats ar sevi vīrieša virsotnē, viņš apzinās, ka katra viņa darbība, kā lai to pasaka, ir saistīta ar karmu, jo ir enerģija justice, piemēram, viņam 8. atslēgā. Un viņš saprot, ka katra darbība ieslēdz pretdarbību. Viņš ļoti labi sajūt karmu un karmas darbību. Sievietes virsotnē viņam ir vientuļnieks, tad viņš stabili spējīgs visu mūžu mīlēt vienu sievieti. Varas virsotnē viņam ir change heel. Tātad, lai kādā darbā viņš nenokļūtu, priekšniecība mainīsies, kad viņš nokļūst tādā darbā. Jo vara mainās, viņš ienākot kaut kādā vietā ieslēdz varas izmaiņas. Kad jādara varoņdarbs, te ir strange, tas ir 2 varianti. Vai nu viņš vienkārši, kad jādara varoņdarbs, sastingst, jo strange ir it kā spēka savilkums, saprotiet? Vai nu viņam parādās milzīgs spēks, vai nu šī kārtas nostrādā savādāk, šis zīmogs. Tas ir kā apturēšana, un viņš var sastingt, saprotiet, un nevar ne uz priekšu, ne atpakaļ paspērt soli. Un uz ko tad tiecās primāri cilvēks, ja vieniniekā ir maks? Viņš tiecās uz nāvi, uz transformāciju. Uz turieni viņš tiecās, nāve ir viņa motivators transformācija. Ko viņš reāli sasniedz? Apziņu, ka šī dzīvē viņš ir pakārtais. To, ka viņš šeit ir ielikts, to viņš reāli sasniedz, ja viņš tiecās uz nāvi, tad viņš reāli sasniedz apziņu, kas viņš šajā dzīvē ir, kāda ir viņa loma. Ja cilvēks tiecās kļūt par skolotāju, viņš sasniedz vismaz to, ka viņš ir pats sev noteicies, ka viņš ir materiāli, ka viņš ir imperators, ka viņš ir vismaz priekšnieks. Ja cilvēks tiecās uzzināt noslēpumu, kas ir iegūt paranormālas spējas,
viņš vismaz mīlestību šī dzīvē atrod, jo mīlestība ir plīvura. Ja cilvēks tiecās visu laiku pēc pārmaiņām, grib, lai viss mainītos, viņu nekas neapmierina, viņš tiecās fortūnu noķert aiz astes, tiecās kaut kādā veidā pagriezt fortūnas riteni, viņam viss, kas ir, nav labi. Ko viņš iegūst, viņš vispār paliek vientuļnieks, jo apkārtējiem gribās stabilitāti. Cilvēks tiecās kļūt par magu. Cilvēks tiecās iekļūt slepenajā organizācijā, kaut kādā kabalas ordenī vai iluminātos. Praktiski, reāli ar šādu tiecību par magu, par meistaru viņš var kļūt. Cilvēks tiecās pēc Lucifera, tiecās pārvaldīt, manipulēt ar citiem cilvēkiem. Viņš nonāks, vismaz līdz mērenībai viņš nonāk, līdz izpratnē, lai kaut ko pārvaldītu un ar kaut ko manipulētu, ir no sākuma jāapzinās savus dvēseles līmenis, un kad tu dvēseles līmeni apzināsies, tu diez vai gribēsi manipulēt. Un tā tālāk, un tā mēs caur katrs, mēs varam šī kalendārā, atrodot savas dzimšanas vilni, mēs varam šī kalendārā nolasīt, kāds zīmogs ir piesaistīts katrai mūsu notī. Katrai mūsu notī, par notīm es stāstīju, toņi, tonāli, par to es stāstīju, kāds zīmogs piesaistīts katram mūsu tonālam ir. Tālāk, cilvēku mijiedarbība, viņa arī notiek caur zīmoģiem. Redziet, šodien, kad es runāju, mums ir zīmogs haik priesteris. Tas nozīmē slepenās zināšanas, tas, kas aiz plīvura. Un šodien es atveru jums kaut kādā veidā, es atveru to, kas aiz plīvura ir. Parādu, ka kalendārs nav tikai kāršu jaukšana. Un kāršu jaukšana nav tikai zīlēšana. Mēs dzīvojam taro zīmogos, mēs šīs dzīves matricē atrodamies iekšā. Mēs viņā dzīvojam un katra diena atver savu zīmogu. Šodien haik priesteris, rīt empres. Ko es varu pateikt? Rīt cieniet sievietes, ieraugiet sievietē karalieni, novērtējiet sievieti un jums veiksies, jo rīt ir zīmogs empres. Sievietēm apzinieties savu vērtību, cieniet sevi un viss būs ok. Un kā tad to kalendāru praktiskajā dzīvē izmanto? Ļoti vienkārši. Noliek divus cilvēkus, kā saka, pretī. Nevienu pret otru ar dzimšanas dienu, bet, piemēram, diena, kad notiek kaut kāds notikums, tiek iezīmēta. Redziet, tekošajā vilnī. Tiek iezīmēta diena, kad notiek kāds notikums. Viens cilvēks, vai divi oponenti, vai vīrietis un sieviete, tiek nolikti viens otram pretī. Un šeit redz to, kāda ir viņu savstarpējā mijiedarbība. Redziet, viens nolasa akbalu un nesaprot, kā saka, uzreiz otru cilvēku, un čikšana enerģija viņš arī nesaprot otru cilvēku. Bet skatos pie visas nesapratnes, uzvarēt savstarpēji sacenšoties, bija iespējas. Savukārt šim cilvēkam viņš nolasa enerģiju, arī nesaprot. Un Ben enerģijas arī nesaprot. Tā divi cilvēki, kas viens otru nesaprot, neviens otru nesaprot domāšanas režīmu, un viņi sacenšās. Un pat šī gadījumā var nolasīt, kurš sacensībā uzvar. Jo, redziet, tam, kurš ir uzvarētājs laika vilnī, tad visas koordinātes atkārtojas zīmogu koordinātes tieši tā, kā jūs redziet. Tekošajā laika vilnī ir tādas pašas zīmogu koordinātes, kā cilvēkam dzimšanas vilni, un tā tad viņam ir spēks, viņam ir priekšrocība. Un tā mēs liekam jebkurus divus cilvēkus, mēs liekam kopā, skatāmies pret tekošo laika vilni, kāda viņiem ir mijiedarbība. Un saprotiet, citā laika vilnī cilvēkiem mijiedarbība būs cita, un vīrs ar sievu
vienā 13 dienu periodā var vienādi saprasties, un citā 13 dienu periodā pavisam savādāk saprasties. Un vēl vairāk, vēl ļoti liela nozīme ir sapratnē 91 dienas periodam. Lūk, šeit 91 dienas periods. Un katram sava manifestācija šajā periodā. Katrs ar savu enerģiju iet cilvēkos. Un šeit ir viena saprašanās, un nākamajā periodā jau cita saprašanās. Piemēram, šeit mēs skatāmies. Lūk, uzvarētājs opozīcijā. Mēs, piemēram, atrodam uzvarētājiem. Tātad zaļais laika vilnis 91 dienas ciklā. Tad ir 7 laika viļņi. Mēs apstāmies, kāda enerģija viņam ir. 11. Tātad enerģija hiš, 14 zīmogs justice. Un skatāmies, šie te faktori, 14 hiš, zīmogs justice, tiek pretiniekā iekšā. 14 tiek dvēseles mājiņā tiek iekšā pretiniekā. Tātad ir iespējas, ja ir pašpietiekamība un iespēja nostāties enerģijā mūk, tad tiek iekšā pretiniekā un var manifestēt savu spēku. Bet vēl daudz ko nosaka diena, jo diena kā darbojas? Diena darbojas vienkārši. Šeit, ja cilvēks atrodas šī dienā konkrēti tekošajā dienā kan enerģijā, tad viņš ir tekošajā laikā, viņš brauc uz priekšu. Ja viņš atrodas savā diapazonā, tad viņš krīt ārā, tad viņš tālāk nebrauc, viņš izkrīt no laika. Teiksim tā, jebkurā strīdā, jebkurā konflikta situācijā, piemēram, konkrētā dienā, vinnē tas cilvēks, kurš nolasa tekošās dienas enerģiju zīmogu. Un ja tu esi tekošajā dienā, tu esi uzvarētājs. Ja tu esi savā diapazonā, tu paliec maliņā. Nu, es neteikšu lūzeris, bet praktiski apmēram tā. Lūk, 2 cilvēki tiktos ne šeit, ne dienā, kan viņi tiktos. Bet viņi, piemēram, šie te 2 cilvēki tiktos dienā. Kalendārs ļauj visādas manipulācijas veikt, tabulas pārvietot, slava Excel izgudrotājiem. Viņi, piemēram, tiktos šodien, dienā maņik tiktos. Un ko tas nozīmētu, ja viņi tiktos šodienā? Šodien ir 10 maņik. Nu, tas nozīmētu ļoti vienkāršas lietas. Tātad, ja kurš no viņiem nolasīs enerģiju maņik, tas arī rūvē. Tātad šeit, ja cilvēks nolasīs austrumu enerģiju imišu, tad viņš paliek ārpusē. Viņš paliek, viņš radošs, stiprs, ietekīgs. Es gribu tā, lai ir savādāk nekā es gribu, es šāds esmu. Nu, daudz ko tu gribi, bet maz tu dabūsi. Bet, ja viņš ieiet lomā, maņik lomā, piemērojās situācijai, tad viņš ir uzvarētājs. Otrs. Viņš dabiski 10. atslēgā viņam ir kavak un change heal. Viņam atnāk kaut kāda iedvesma, kavak apskaidrība, ka ir kaut kā savādāk jārunā vai jādiskutē, vai ne tā kā parasti, kad viņam ir jārīkojās. Ne viņš sāk rīkoties ne tā kā parasti change heal, kavak, eksperimentēt. Tad viņš paliek maliņā, ja viņš ieiet lomā, kuru prasa tekošā diena situācija, viņš brauc tālāk uz nākamo dienu. Lūk, šeit mēs skatāmies gan 2 cilvēku miedarbību, gan katru 2 cilvēku miedarbību attiecībā pret tekošo laiku. Jo, kā jūs saprotat, katrā laika vilnī ir savādāka konfigurācija un 2 cilvēku miedarbība būs savādāka. Un šīs tabulās ir ne tikai taro un navālu cikli, bet šīs tabulās ir vēl cikli, kur iet pa 73. Saprotiet, mēs varam šeit apskatīties, nolikt vienu otram pretī cilvēka perfokartes. Un šeit starp ģēnijiem kādas enerģijas, kādus zīmogus ieslēdz viens ģēnijs vienam cilvēkam, otrs ģēnijs otram cilvēkam.
Jo lieta ir tāda, ka katrs no 72 ģēnijiem ir saistīts ar kādu no liktenes zīmogiem. Un caur šiem liktenes zīmogiem, jeb taro kārtīm, kas ir piesaistītas dienām, kurās mēs dzīvojam, mēs lasām to, kā viens cilvēks otru ietekmē, ko katrs cilvēks ienes otra dzīvē. Un lasām to caur konkrētiem 73 dienu periodiem. Mēs vienkārši ņemam no šejienes. Piemēram, dotajā momentā ir 73 dienu periods, kuru pārvalda, kā saka, ģēnijs Sitrī. Mēs ņemam šo 73 dienu periodu. Izdaram kopiju. Izdaram šeit, kur ir 73 sinastrijas spējas, piemēram. Kaut arī man jau šeit iepriekš, kā saka, ir iekopēts viss. Iekopējam šeit iekšā. Un skatāmies vienā pusē no tabulas 2. Paņemam labajā pusē personu, atrodam viņa dzimšanas dienu. No tabulas 1, kalendārs 1, atrodam kreisajā pusē personu, viņa dzimšanas dienu atrodam. Neatkarīgi no tā, kurā gadā dzimis, šīs tabulās var atrast ikvienu ašu līdz 40. gadam. Var atrast tik vienu dzimšanas dienu. Kaut vai 40. gadā cilvēku dzimis. Paņemam, iekopējam un skatāmies viņu savstarpējo miedarbību. Vēl pie šīm tabulām, ko es vēl varētu jums pievienot? Šeit ir vēl daudzi kalendāri, mēs runājam par kalendāriem. Latviešu saules kalendārs, ķeltu kalendārs, redziet, arī. Kāds grib zināt, kāpēc saules rita, kad ir Jāņi, kad ir Ziemassvētki. Nu tagad jauns gadalaiks vasara, šeit ir redzams, sāksies 5. maijā. Šeit ir, piemēram, latviešu kalendārais rīts, kas sastāv no 73 nedēļām. Redziet, lieldienas 21. marts, kā viss izkārtojās. Kad ir īstā Jāņu diena, kad ir šodien būs īpašie Jāņi, kas sastāv nevis šodien, bet šogad īpašie Jāņi, kuros ir nevis 5, bet 6 brīvdienas. Lielie Jāņi, varētu tā teikt, būs vienreiz pa 4 gadiem. Un šeit mēs to varam redzēt. Šeit mēs varam redzēt arī ķeltu 13 mēnešu kalendāru, kā viņš izkārtojās. Ķeltu kalendārs atkal savukārt sākas vienmēr 22. decembrī sākas Ziemassvētkos ķeltu kalendārs. 13 mēneši pa 28 dienām mēs to šeit redzam. Šeit vēl ir piesaistīti katrai dvēseles mājiņai. Dvēseles mājiņas 27, kas tā par nakšatru ir. Mēs varam apskatīties arī no dzimšanas dienas, kāda nakšatra mūs ietekmē. Šo te es ņemšu ārā, slāvu veidisko kalendāru, jo es te skatījos, strādāju, sadalot Colkinu 16 pa 16. Es nezinu, man šķiet, ka no tā labuma nav nekāda īpaši, kā saka, tas nestrādā. Rūnu ciklus es varu atstāt, jo katrai dienai arī rūna piesaistīta. Un tālāk es varu, kā saka, šos te praktiski izmantojamo, kā saka, kalendāru praktiski izmantojamo, kuras līmēju kopā pret tekošo laiku dienas un skatos, kāda katrā reizē ir 2 cilvēku miedarbība savstarpēji katrā dienā. Kāda ir viņu savstarpējā miedarbība tekošajā laika straumē 13 dienu viļņos. Kāda ir viņu savstarpējā miedarbība, piemēram, caur ģēniju perfokartēm, caur nenovēršamo liktenes līniju. Un priekš interesantiem, protams, es pie šī kalendāra varu vēl pielīmēt koordinātes no kalendāra, kas ietver arī saules ritus, tos saules ritus, kas balstās uz astronomisko gadu. Arī tos varu pielīmēt klāt. Un tātad šo te kalendāra ritmus, ja mēs mācāmies taro, ja mēs mācāmies kalendāru, tad praktiski šīs mācības var būt efektīvas tad, ja jums ir kalendārs. Excel, man liekas, katram ir kompjuterā, un katrs var kalendāru atvērt, bet ja šis kalendārs jums ir un jūs viņu varat atvērt,
un izsekot enerģijām, kā viņas iet caur dienām, redzēt, kā viņas manifestējas reāli jūsu dzīvē, tad praktiski jūs esat spēruši pirmo soli, lai sāktu veidot ne tikai savu individuālo realitāti, lai sāktu veidot realitāti tādu, kura nes jums resursus, tādu realitāti, kurā jūs varat nodrošināt savu neatkarību. Bet no sākuma es iesaku visiem uzrakstīt man kalendāru, ņemot vērā visu, kas jau ir publicēts un pateikts, apgūt, kā viņš strādā, nemaz nav tik grūti. Visu es nevaru sagriezt salātos, sagramot un mutē ielikt. Kad jūs sākat strādāt ar kalendāru, tad praktiski jūs pati šī laika enerģija, laiktelpas enerģija pieslēdz kalendāra līnijām, tāpēc, kad jūs skatoties objektīvo laiku, jūs jau saslēdzaties ar objektīvo laiku. Un laiks, kurā ir arī mentālā informācija par notiekošo, par lietām, sāk ar jums runāt. Jūs pēkšņi sākat saprast lietas, kuras līdz tam nesapratāt. Zināt to, ko līdz tam nezinājāt. Un tā pakāpeniski, uzcītīgi, sekojot kalendāram, dienu no dienas jūs iegūstiet pieslēgumu. Tā kā rakstiet man. Un, kā jau es teicu modinātājā, ko tad tālāk? Nu, ja jūs apgūstat kalendāru, tas ir tāpat kā abortāžas ķekša, lai aizķertos, lai noķertu kuģus šajā sociālās nosacītības jūrās, lai noķertu kuģus. Priekš mums kalendāra zināšanas būs tas pats, kas priekš pirātiem bija abortāžas ķekša, ar kuriem viņa medīja sociālā nosacītībā fregates. Lūk, rakstiet. Par nelielu ziedojumu kalendāra tabulas jums tiks pārsūtītas, jo es vēlos, lai mans darbs, kuram esmu veltījis 16 gadus, lai šīs tabulas korelētu, izveidotu, pārliecinātos, ka viņas tiešām strādā, neaiziet zudībā, izejot man no šīs 3D realitātes kaut kur tālāk. Lūk tā, visu labu jums un rakstiet!